projicējam, rādām, zīmējam. Interaktīvā tāfeli jā, bet projektors arī jā. Stundā šos abus jūs varat lietot, lai uzskatāmi pievilktu, attālinātu un uzzinātu tiešām, kas tad ir, kad mēs radām mūziku un ieskatāmies mūzikas teorijā, parādam akcentus gan skolās, gan mūzikas skolās, lai liederīgi noder, jo parādam taktmēru, parādam līgu, staccato akcentus, dažādus mūzikas izteiksmes līdzekļus, kas tik ir nepieciešams, to rādam, jo jūs esat radītāji, lai iedvesmojuši šis jaunais zīmols radot.lv. Un vēl idejas noteikti viena no tām varētu būt aicinām skolēnus, lai viņi paši rada, jo vislabāk skolēns mācīsies, kad viņš radīs, viņš stāstīs citiem, un tā varbūt arī parādīs, ko viņš zina, ko viņš arī nezina, un labāk iemācīsies un iemācīs arī pārējos uzskatāmi, lai tās pēdējās rindas ne tikai runā, bet arī redz un paceļ roku un dodās pie tāfeles un rada burvīgus skaņdarbus, melodijas, mūzikas teorijas elementus un kopā, lai izskan jums skaistas, skanīgas dziesmas, lai izdodas izmantot.